Man ir tādas bailes, es aiziešu pie zobārsta un tūdaļ tu man pārmetīsi par maniem kaut kādiem paradumiem, vai arī ir tā, ka zobārsts tomēr neredz, vai es tur smēķēju, dzeru kafiju vai... Pirmsdēļ konsultācijā mēs redzam pacientam vispārēju stāvokli. Tie ir bioloģiskais aspekts, tie ir kāries, tie ir iekaisuma procesi, tie ir varbūt nekorekta pozīcija. Jā, tad sanāk, mēs varam piedāvāt pacientam pabīdīt zobā ar ortodontijas palīdzību. Jā, vai zobi, kas trauca pacientam dzīvot, jā, tie gudrības zobi. Mēs redzam, kāda situācija ir, un mēs varam saplānot, kas ir pirmais, kas otrais, kas jāsaglabā, kas jāuzlabo. Jo pacients nevienmēr redz, kādas viņam ir problēmas. Viņš redz tikai bojājumu. Viņam sāp zobs, viņš nāk pie zobārsta. Zobārsts īstenībā var redzēt diezgan daudz, kādu pierādījumu pacientam ir. Tas neatiecas tikai uz ziediem. Mēs varam arī pat redzēt, uz kuras puses pacients guļ. Zobiem ir diezgan liela saskarsme ar stāju. Jo kādu zobu izrauj, bišķiņ te muskuļi, te viena puse labāk strādā, sliktāk. Tas viss iet pa mugurkaulu un uzreiz viens plecs zemāk. Un ko darīt? Jūs redzat, cik daudzas lietas patiesībā zobārsts var noteikt, pat ne tikai saistītas ar zobiem, tāpēc nāciet pieskaties pie mums uz vizīti pie zobārsta uz konsultāciju.